3 nāvīgākās follow-up kļūdas, kuras tu visdrīzāk pieļauj pārdošanā. Kļūda numur 1. Tu neveic follow-up vispār. Ja darījums netiek noslēgts pirmajā zvanā, tu vispār pat necenties zvanīt klientam un viss paliek gaisā karājoties. 90% gadījumu atkarīgs no produkta industrijas un no vēl vairākiem faktoriem. Follow-up tomēr ir jāveic, ja darījums nav noslēgts pirmajā zvanā. Kļūda numur 2. Pārāk agresīvs follow-up. Tu zvani klientam, tā kā izmisis traks ezis. Tu zvani, es rakstu ēpastus, zvani sūti. Un viņš vienkārši jau pa gabalu jūt, cik ļoti tu gribi, lai viņš nopērk. Numur 3. Ļoti izplatīta kļūda – nepietiekams follow-up. Tas nozīmē, ka tu varbūt maksimums vienreiz pazvani klientam, viņš nepaceļ, un tu domā, viņš nepacēla, ja būtu gribējis, būtu pacēlis, ko tas var zvanīšu? Viņš taču redzēja, ka es zvanu, gan jau pats atzvanīs. Atceries, tu neesi pats svarīgākais cilvēks klienta dzīvē. Un, diemžēl, tev ir jāatgādina par sevi vairāk nekā vienu reizi. Ne jau velti mums ir galva uz pleciem, lai ar to domātu. Skatāmies pēc situācijas, jāskatās pēc produkta, pēc situācijas, pēc apstākļiem, pēc cenas, pēc klienta nopietnības, pēc viss tas ir jāsaliek kopā, un tā tev pašam ir jāsaprot, cik daudz, cik bieži taisīt follow-up. Ja gribu uzzināt vairāk par to, kā salikt šos krēslus normālā tornītī, vai arī kā iemācīties pārdot labāk, droši piesako un aizsūt draugam, kam tas bija jādzird.